Šodien mēs ar Aivu laižam jūriņā. Prātīgā garā pagaidām. Iemetām uz velcī. Ne? Vēja zivītes un visādas zivītes jūrā ķersim. Redz, mēs jau esam jūrā izbraukuši. Mums te šūpiņ tā maigi, patīkam, ne? Mēģinam kaut ko te noķert. Pagaidām neviens sitieni nav bijuši. Makšķernieki uz molīšas arī turīgi pa gabalam kaut ko makšķerē. Vienkārši ideāls laiks arī forši. Nerāju. Tā ir. Bišķi mums te tā šūpiņa brīdien, mēs esam tagad tādā bedrē, tad kalniņā, nu tā superīgi. Interesanti sajūta. Bišķiņ dīvaini ir pirmo reizi šitā braukt ar laivu pa jūru. Ūdens tāds dzidrs te ir. Nu, vienkārši super. Vēl tik jāsagaida pirmās zivs. Labi, mēs copējam tālāk. Tā mēs te makšķerējam. Pagaidām neviens sitieni nav bijuši. Esam atbraukuši līdz sportiem vēl. Neviena copīt vēl nav. Nā, esam zivu vēl atraduši jūrā, bet meklējam. Ūdens atpasties šitai vietā tāds zaļš. Zaļš, pagā, kāds izskatās, jā. Varētu būt, ka kamerā ar tāds izskatās. Caur brillēm izskatās ritīgi tāds zaļš. Nu, ne? Brauks apkārt, nebrauks par krasu. Jā, sarus pludiņu nošķirē. Hopā, es metu iekšā, tu līdz būs cop, jūs tik skatāties. Lielā vēzivs izleks. Sapņo vienu, ne? Pagaidām nav. Neesam vēl atraduši, kur viņas varētu būt. Varbūt ar pa ātru bišķi, ne? Jā, bet tā lūdiņ kaut kas sarkans arī mācīt. Redzēs? Varbūt pludiņš notrūcis. Kurā vietā? Tu redzi, kur baltais pludiņš, un pa kreisiem ir tāds sarkans kaut kas bišķi. Pāris metri no viņa. Es neredzu tagad. Redzēs? Jā. Spīguļu. Baltais ir un reiz pa kreisi tāds sarkans. Jā, es redzu, jā. Tur ir tā, ka kādam kaut kas norāvies, ne? Kaut gan tam zaļajam arī sarkans. Ir pirmā vējiena šogad, redzēji? Ir. Superīgi. Tāpat paņemt, jā. Pirmā vējiena mums ir šogad. Pirmīt bija viens cop arī. Opā, aizpeldēja norāvās. Bet nu tas nekas. Pirmā zivs jāatlaiž, kā tu teici. Redz, saulainājā laikā zilais nostrādā. Tā kā ir. Tagad jāmēr. Tad viņas te ir. Ir topīte. Tur jau arī kaut kur noķērā. Jā. Trāpīt tādu, ja tur izlec vējienu, tad tas nozīmē, ka te ir kaut kāds bariņš. Vai ne? Jo te arī uzķērās. Pirmā cope šodien. Arī zilo liks. Nē, es to garoju. Jā, priekš vējienu ir tīri. Nu jā, jau uzķēra, bet redz, uz šitā arī uzķērās. Jā. To, vot spīdīgo, kas tev bija. No, šis arī ir. Tas ir tas, jā. 16 gramu. Tas ir, priekš mētāšanas ir normāli. Uz velciens varbūt bišķi pa vienu, bet jau man 18 gramu, kāda atšķirība. Ceru, ka nebūs šitā pa lēni. Mēs bišķi ātrāk pirmīt braucam, ne? It kā jā. Nu, pa gruntu nesit, ka braucam. Pa gruntu neiet, jā. Bet arī tā paņēma, zini, nu nebija tā, ka baigais tur blieziens vai kaut kas, tad vispārībā likās, ka vispār aizķēries. Tā necīnījās ar pretī uzreiz. Cits, man liekas, arī īstā necīnās uz plūdu, kad makšķerē arī, jo es pat feeder kātiem makšķerē. Nē, nu kādreiz jau es arī uz pludiņu makšķerēju, tad vienalga kādu
Viņi jau tikko, kad dabū virs ūdens, tā viņi viss jau. Bet ja tu viņi nevelc virs ūdens, tāds lielāks, kad ķerās, tās gan iet. Līdz kamēr tu nedabūsi virs ūdens, viņas iet, kad traks uz visām pusēm. Bet tikko, kā tu dabū virs ūdens, tā jau viss beidzās. Viņas cīņa, viņi nāk pa virsmu, čik. Jā, viena izlec, varbūt tā bija tā pati izlec, kas pa zobiem dabūja, tad vingroja vēl. Un vēl jau vakar copīt noteikti būs īstāks tikai. Cik tagad ir pulkstenis vispār, es nezinu, cik pulkstenis. Kaut kas saslēdzies. 3 jau būtu, tad jau jābūt. Tagad jāsākās būt vēzīvu copē, uz šito laiku. Kādreiz tā bija. Jā, vienā tur pie tās tur parasti vējaks, tur arī bija viena. Bija tirkšs, tu arī dzirdēji, vai nedzirdēji? Es dzirdēju. Notirkšē, bet nekas galā nav. Varbūt vējiena kāda trāpēja akal. Reku, ir, vējiena ir. Arī bija copa vēl viena. Ir, vēzevīts ir. Tūlīt aiziet. Padod, bet. Opā. Iekrit iekšā. Labais. Cik viet. Yes! Ir. Cik ir labs? Jā. Rīktīgi kliedies. Bet bija, man arī bija copa, bet neuzķērās. Te viņi sakal bija. Un šitā jau arī normāli izmēra tādu. Pirmīt, kas man uzķērās, tā bija maziņā. Ir vēl viena vēzevī. Opā, norāvās, johaidī. Nost bija. Nu, neko darīt. Nē, man nav. Raivim ir atkal viena galā. Nāk krastā. Redz kāds smaidīgs. Ir mums atkal šī vēl lielāka jau. Šī jau baigs smukā, ne? Opā, ir divas mums ir kastē. Smuk lielās, ne? Jo, viss notiek. Tikko runājām, ka neviena copa nav, un te viņi jākal ir. Jā. Super. Nu, bet zaļajā ūdenī. Jā, šitajā. Šitajā te, varbūt viņš nav tik sadurķojies, ne? Redz, vējzivs ir te jūrā. Ķerās, redz, kā smuk nāk. Vēl viens pārtās pakaļ, man liekas, vēl vien nāk līdzi. Oho, šito mazo makšķerīt tik viegli nebūs. Ir. Oho, tā kā haiziv iet. Pum. Nāču, kaut smuki izmēr liels, ne? Vai iet tā kā trakas, viņi nevar paņēmt. Opā! Ir, mums jau tagad 3 vanneņā. Jā. Nu redz, ir man arī izvilkt beidzot vienu. Ir, vēzivīts ir klāt. Jā, šogad baigi sanāca pirmo reizi iebraukt jūriņā. Uz laivu pamēģināt. Nav tik traki, es domāju, ka bīstamāk ir, bet nav nemaz tik traki, ne? Katru reizi nebūs vairs tik traki, tik traki beigās vispār liksies.
Laikziņas gan jāpaskatās. Jā, protams. Jūrā ir jāskatās laikziņas, lai nav tā, ka tev tur uznāk 11, tad jau mums būtu sen jāmūk ārā. Nu, kamerai kāds parādīs kādu copiju. Tieši, kad ir ieslēgt un tu iemet un bām! Ja nav jau vēl īstais laiks tāds, vajag vēzivu, ne? Jūriņ, šūpiņ, skaisti, ūdens tad dzidrs tāds. Mēs turpinām vēl vēzivīt, meklēt. Īpaši vajag nav, bet viena otra drāmas pa ceļam. Redz, šī tāda te māneklīte, tindiņa. Un vēziviem patīk, ja viņas ir. Redz, kā jūra tas smuki viļņojās. Redz, tādā jūrā mēs te vizinamies. Mums te šūpim smuki. O, redzēji ko? Kalniem upā lejām. Jā. 3 vējiens esam noķēruši, nu super, izbaudīt copu baigā. Man priekš vēziviem tas nav nekas, ne? Bet bija vēl copes daudz. Nu labi, ne tik daudz, bet bija copes arī. Nu ne? Raivu. Galvenais jau bija pārbaudīt, lai viņi... Jā. Pamēģināt un izbraukt pirmā reizi jūrā, ot šitādos viļņos pakratīties. Normāli mūs te krāts, ej, tur noskatē jau. Jo sāk izskatīties bīstam. Pa lielam normāli viļņi ir, ne? Jau. Šitai vietā ritīgi te. Ekstrēmā top, gan rīzai. Vai šito mazo laiviņu okeāna. Jā, tā redz ir. Braucam gar Ziemeļmolu galvu. Brauksim iekšā. Šodien pietiks arī. Bet te normāli klrāt šitai vietā tiek. Te kaut kāds laikam atdurās pret molu, kaut kas citās pretī, ne? Un tā kā tādā bedrē, gaisa bedra lidmašīna, ka lido iekrīt. Te noteikti reņģis peldās apakšā mums tagad. Bariem. Redz, ekskursijas pēc piebraucām te Ziemeļmolī, otrā pusē. Paskatīties, kā te izskatās. No kājām jau tu te netiks. Interesanti. Jau vismaz var pabraukt, paskatīties. Nu, interesanti, ne? Jūriņā. Dziļi jūriņā. Krasts ir. Sāties neuzpīts uz kaut kādiem te akmeņiem. Jā, es te skatos. Kaut kur neuzbrauc kādam gar malu braukājot, ne? Nu super, ar kājām tiešām te nevar nekad tikt, ne? Jā, un redz, tur mums ir Liepāja projām, mēs esam otrā pusē. Nu superīgi. Skaists skats. Paskaties, kas tur no jūras nāk virsū, mēs esam laicīgi izbraukuši. Tur nāk tāds migla, kaut kas briesmīgs nāk virsū. Nu jā, braucam ārā. Nerāju, mums šodien pietiek. 3 vēzivs mūsu kastē ir, tas jau ir daudz priekš šodien. Labi, vairāks jau norāvās, bet ir ok. Redz, kāda mums migla uzbrūk pa bišķi.
Ja tagad iebraukt jūrā, tad noteikti ceļu uz mājām nevarētu atrast nemaz. Jā, pat ziemeļmolīts jau ietinās miglā ritīgās, ļoti strauji nāk virsū. Nu redz, esam jau krastā. Ritīgā migla. Uznāca, paspējām līdz ar miglu. No tāds mums šodien bija tas lomas. Super. Vismaz vēziju copīti ir atklāti. Labi. Čau visi. Līdz nākamajai reizei. Mēs te bišķi pašpinningosim. Šoreiz mēs piebraucam bišķi tuvāk krastam šodien. Otrais piegājiens, vai ne? Bet no profiņa skata punkta mēs esam bišķi nokavējuši. Bišķiņi it kā nokavējām to rīta copīti. Bet esam agrāk kā vakar, vai ne? Gudrāk nekā vakar. Bišķi gudrāk arī, jā, tieši tā. Kā mums ies, savākušies gudrības. Pa ceļam bija 3 cops pa ceļam bija, ne? Jā. 3 cops mums bija, bet negribīgas tādas. jā. Tā kā mēs te makšķerējam, esam atbraukuši pie Ziemeļu fortiem pamēģināt tagad. Zin kā, no laivas jau tu var visur izbraukt. Kur mums būs pirmā vēja karūs, kas to lai zina. Vai viņas būs tuvāk krastam, vakar mēs braucām vairāk dziļāk. Tur bija cops. Bet tagad mēs šodien pamēģinām tuvāk krastam, no pludiņa arī tomēr no krasta jau vēl karē, un tad vajadzētu būt. Jā, siltāk jau var paliek. Nu jā. Un no ūdens nav tik vairāk pienains kā vakar pie krasta, vai ne? Nav vairs tik. Man šodien cits brilles vienkārši, es tāpēc tā īsti nesaprotu. Vai viņš tāpat rāda vai ne? Es paņēmu tumšāks. Bet smuk. Jūrā jau forši. Svaigā gaisā. Vējens tepat blakus laivai peldās, bet cops mums bija vairāks, bet pagaidām vēl nav noķēruši nevienu. Mēs apstājāmies te aiz būnas, te mums parādās cops, bet vēl mēs neesam nevienu izvilkuši. Bet cops mums te ir, vai ne? Ir, ne? Nē, izvilkt. Domāju, ka ir jau. Akalbīgs piesitiens. Piesitiens bija, bet neuzķērās. Tā ir, ar špineri diezgan daudz cops ir, bet bieži vien neuzķerās. Un tad, kad viņš akal kārtīgi baigi ņemt, tad viņš vienalga uzķerās. Jā, te potām. Reku ir pa virsti iet, mēs trāpījām tur, kur bariņš ir. Vai ne? Tāpēc bija pieskārieni. Izvilkt ģemā. Jā. Viņš laikam no rīta tad barojās, un tad viņš sāk to savu dansu darīt, te ne? Tad paliek siltāks ūdens jau. Eka, tur putns uzbruk. Jā. Kaut kam. Vairāk nenāk. Mēs taisa šī te nav atkal. Gan rīz jāpabrauc ir atpakaļ, ne? Arī gan atpakaļ, Tur. jā, viņš to sūtīt. Eka, te putni, redz tur arī. Paskaties, ņemās pa ūdeni. Iespējams, ka tur viņi arī ir tad. Te ir tāda
Zvietas jāatrod tur, kur viņas ir, vai ne? Man cik, kāpēc es to vietu skatījos? Reku ir, redzi? Man bija kaut. Reku te, paskaties, vesels bariņš iet. Bija aizgāju uz turieni. Jā. Reku bija copi man tikko. Reku, ja es redzēju. Bija copī, bet viss aizgāju uz turieni, jāpamēt uz turieni. Jo man likās, ka bija top, tāpēc es piecēlos un skatījos, kas tur ir. Ai, es tev aptīšos tagad. Paga. Šitā te. Labā. Bija copīt atkal. Copes ir, bet neviens nevaram dabūt. Bet man tikai klik tā. Nu jā, galīgi negribīgi tā. Tagad jau var bija tāds pieskāriens galīgi tāds. Bet viens pa tien iet, vesels bars, ne? Viņš skrēja līdz motorlaivai. Nu, būs mums uzfilmēt, ka mums tieši ir tanks piecirtiens un veidu galā. Bet viņš skraidā, redzi laivu, to var ieraudzīt, to kā peldās viss. No molīt tā tik viegli neredzēs visu to. Nu redz jau, ka peld, bet ne tik tuvu, vai ne? Bet tā, jā, ļoti tā negribīgi, vai ne? Šodien negribīgi. Viņi būtu daudz rezultīvāk, tad viņi varētu paņemt tā, ka vienkārši paņemt. Nu, viņam uzreiz to garnelu apēd. Lot, kas ir. Viņi uzreiz to garnelu apēd un tur jau āķis jau mutē ir. Šitā jau tomēr tev līdz āķim viņai tikt, tas ir diezgan grūti. Tu saproti, kur viņas tagad aizgāja. Tās jau aizgāja uz vidu. Jā, bet te vēl var būt tāds lielais bariņš. Kur bija atkal copi. Bija uzsitieni atkal bija. Bet šitās neizlec. Tas jau nebija grunti, neķēra. Nē, man liekas, tur ir tas sēklis, pa grunti iet man. Jā. Tur, man liekas, ritīgs sēklis tā ietā. Tur gāda pa grunti ritīgi man. Bijās tagad. Bet te bija bars, tev nāca līdzi pilnīgi. Es saku, es jūtas laikā cērt. Nu, ka es laiku piesit. Tas bariņš jau aizgāja. Viss. Uz bariņu trāpīja. Tā mēs beidzot atradām, kur ir bariņā, ne? Tāpēc arī ir cops. Aiziet! Piecirtienis gāja, jāpamet uz to pusi. Āķi? Es nezinu. Grūti pateikt, kā būtu labāk viņām. Ja viņām patīk sist pa purnu. Tāpēc viņas arī varbūt neuztirās. Viņas nevis tajā āķī bliež, bet... Viņš jau tīri ņem augšu. Sanāk tā. Tur varētu ielikt kādu no šitiem. Redz ko? Rājos mums te ķīmiķi jau tagad. Kā varētu labāk uzķert vēzi. Līdz kamēr viņš tur ņemās, es makcerē. Bet pagaidām man nav copu. Bet tādas smukas zivs te bija. Nu, ne?
Šī vietā ir dziļāks, kur tad vairs grunti nevar redzēt šito vietu. Hops, mēs vēl nevienu neesam izvilkuši, tik daudz zivs redzējuši, bet nevienu vēl neesam izvilkuši. Vai ne? Nu, tik būs. Nu tagad viņš tas ir arī tāds spīdumiņš tev klāt, vai ne? Jāņem pa augšu. Jā. Tā jau manīs. Vai būs rezultatīvāk vai nē, ne? Ir vēzivs smuka vien galā. Izgāja pa gaisu, baigi labā bija. Oho, bet šitā nenāk augšā. Tā ir vēzivs. Tā nav vēzivs, tas ir spožais. Tas ir spožais, jā. Lasis paņēma. Var iedomāties. Tāpēc teicu, lašs arī te ir jau arī, redz taimiņš. Jā. Taimiņš dabūja. Iet kā dūls. Oho. Paņēma man taimiņš un gribēja vēzi un noķer, bet taimiņš iznāca man te. Prātīgi taimiņ, kungs. Taimiņ noķēra jūrā. Oho. Kā šis iet? Vajag šitas sporto. Taimiņ, tu neej tik traki prom. Tā lai var iet prom vitīgi. Visu laiku viņš iet pret vēju. Es viņu nevar dabūt tuvāk. Viņš iet pa dūs. Spožais. Visu laiku pienāk klāt un atkal ieraujās iekšā. Nu, baigi cīnās. Tas jau var te tās mazās gaiņās. Redz, bet viņš ir ņēmis, bet āķis tomēr iedūrās blakus, tāpēc, kad viņš nevar īsti paņemt. Jā, nu viņš ir stīgs. Ops, ir. Pirmā zivs negaidīt. Vēzi jau gribēja, bet noķer taimiņu. Norāvās. Bija atkal vēja. Reku nāk pakaļ vēl vien. Nāk pakaļ. Paņems. Varēja redzēt. Uzgrabas ģināja. Reku ir tepat. Re? Redzēju, Nogrim pātri uz gruntu. Tā mēs tās ējens nevaram dabūt ārā. Cik jau tops bijuši, ne? Te ģinos ir katru reizi mums ējan ārā. Jā, mums jau būtu pilna vanne. Galvenais viena norāvās un otra vēl seko akal bija cops. Nu, kāpēc? Bija cops vairāk tagad, bet neuzķerās. Kad dabūsim pirmo ārā? Taimiņš, lai vieglāk uzķerās rekā vējiem. Tu Dievs! Nu! Nē, tur ir akmens. Es akmeni noķēru, kas man tur ķerstījās, malēt. Atrāvas vaļā. Jā, manā to ņēma. Vai tā bija? Nē, tagad bija akmeni. Jā.
Bet pirmīt, man liekas, tās bija vējas, tas nebija akmens. Visu laiku, jo visu cauri nevar būt akmenis. Nē, nu kāds ir? Reku nāk pakaļ, tās vējas, reku te patā. Jā, man arī. Reku, Lielas tās. Tos ritīgi labās. Viņi tikai Jā. un viss. To copeju nevaram dabūt uz āķi. Akā, reku, ir. Šoreiz dabūju uz āķi. Bet man tas kāds tik mīgs, es nevaru viņu pacelt ārā, vot kas ir. Šoreiz ir virsū. Nāk, reku. Aha, ir. Reku, vēl vien pelot blakus tur. Tur vesels borsi, met iekšā, tur ir vēl. Tad viņi paņēmis uzreiz. Tur bija. Barīgi. Jā. Ir vēzi, beidzot uzķērās kārtīgi. Beidzot viņi uzķērās. Jā, āķis mutē ir, Opā, pirmā vējiena laivā. Šodien tik daudz copas un nevarējām dabūt ārā. Copas ir viekār. Nu jā, lielās ņem normāli mutē. Jā, tā ir. Ops, ir pirmā vējienīt šodien. Kur uzķērā. Opā. Bet šitas senlaicīgais bleķis strādā, tas man ir viens no vecākajiem vēziju bleķiem. Ka mēs tur tā bijām ar šito molīt arī. Viens vecs arī zāļu vecu, viņš teica, kaut kur Zviedrijā pirts izjās vienkārši katastrofa. Es nezinu, es tādu makšķerā. Jā. Un viņš divus šo te lašu dabūja. Es saku, šitas arī Zviedrijā pirkts. Ir! Raivim arī beidzot ir. Varbūt nostrādā ar tas, ka saule pazud, ka viņi sāk tagad ņemt. Pirmī tā saule. Iespējams. Saule bija, viņas tā neņēma. Tagad pazud tā saule, uzreiz copa parādījās, ne? Super, ir. Mums jau ir divas šodien jau. Un nemaz nav, dziļumā. Jā, nav tā, ka mēs galīgi pie krasta būtu, ne? Normāli attālumā. Nu tas, redz, tas mazais tieši ir ideālākais, kas var būt. Tā kā tūbīt, ko akal cope bija. Bet redz, ietur pauzi un tad viņi paņem. Tieši, ka pauzi ietur, tu tā uzrau, ietur pauzi un duņš jūt uzsit. Tieši, kad grimst. Bet bija atkal. Smuki, skaisti. Cops nenormāli daudz, bet nevaram izdabūt, ne? Jautri, tas ir jautri. Būtu jautrāk, ja būtu enkurs, mēs varējām noenkurēt ar šī vietā. Bet to aizmirsām ielikt, vai ne? Nu, ko darīs? Bet vēzivīts te peld smuka. Es mēģināju ar to parašūtu saucamo. Jā, kādreiz es parašūtu vietā, kokal ir. Ai, nost bija. Nu, ko parašūtu vietā? Parašūtu vietā uztaramo tīkliņus met, uzglabājamo tīkliņiem, bet tas arī labi bremzē. Bija viens copakal. Saule neparādies, mums copa nav, kad saule ir, ne? Kad nav saule, tad kaut kā labāk ņem. Redz, viņš interesanti spēlē tā, šīdas te. No zivs. Divs mums ir šodien. Hop.
Mēs laikam aizpeldējām prom. Mēs iegājām gaišajā zonā. Bet vajag turās pie grunts. Norāvās. Jā, man liek, pie grunta nevis zivs. Jā, tik te nav apakšā akmeņi. Bet, kad tu velc, tev vispār tagad sanāk, tev viņi kaut kur te vajag likt. Jo tu šiten es skatījos, ka tu visu laiku tieši pie spoles. Jā, man viņš nogāja uz leju. Te, man liekas, apakšā ritīgi akmeņi. Nav, te dziļums nav nekāds īstenībā tā jūrā. Siemetres nespēja tīt iekšā, man tik ātri grimst lejā. Tāpēc tu brauc no pretī. Jā. Vajadzēs aizgriezos prom, ne? Vajadzēs topus vairāk. Nā, bet šis smags ir. Jāiemet uz velci šito. Nu, divas akal mums ir jau. Tālu brauksim. Jāpabrauc, jo visur bija labi. Jā, nu šite bija tās lielās vienā momentā baigi labi, ne? Jā, ko nozīmē laiviņa, ka tu vari pabraukāt kaut kur pameklēt, tā pie molīša tu sēd un gaidi, kad viss pienāks, vai ne? Lešā. Jā, super. Mēs te velkam, paskaties, kas mums ir jau. Daudz zivs, šodien labi ķerās, salīdzinot ar vakardienu. Hop, mums nenes arī vajag prom no tās zivīgās vietas, ne? Bet bišķi mēs esam, lai aizgāju. Nu ir, protams, mēs jau tad izbraucām diezgan atceries, ka mēs jā. tās malas. Bet tad saprot, kā viņi paņem. Ja tas paspēj tas āķīts tā aptīties, tad viņi paņem un skrien uzreiz. Ja viņš šitā te dabū aptīties, ne? Kādu laiku mēs te makšķerējam un mums ir rezultāti, šodien ir rezultāti. Jau daudz lielāk. Ar katru dienu mācamies, vai ne? Riet šī tik otrā reize man ir no lājos, ka es makšķerēju. Vējens. Un mānekļus jau aptuveni nezinu, bet es nebiju iepircis nekad tā baigi. Bet jums arī daudz, kur nemaz tā nepārrodās. Nu, Jā. tāda. Es tas meklēju. Pēc šitā te tur uz to piekstādu kādu ne, bet uz Raiņa ielu, kur tas tur. Rasnais? Jā, tur ir. Viņam pārsvarā ir. Viņš man šito to cirvīti, to saucamā arī ieteica. Cirvīt. Nu redz, esam jau krastā. Esam krastā. Dzīvi un veseli izbraukuši. Un tagad te var apskatīties. Šita ir tās skaistās zivis.
dēļ kurām mēs riskējam ar dzīvību. Un Rāja? Labi ir. Labi ir. Redz. Tad jau atkal līdz citai reizei. Čau visiem.